Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot virtuļus ar 3 veidu glazūrām. Esmu saņēmusi super daudz ieteikumus, lai es pagatavoju virtuļus. Tāpēc lūk arī video. Šie ir bezrauga virtuļi, tāpēc tos ir daudz vienkāršāk pagatavot. Lai pagatavotu virtuļus, tev vajadzēs 340 gramus miltu, 120 ml piena, 60 gramus sviesta, 100 gramus cukura, 1 olu, šķipsnu sāls, tējkarota cepamā pulvera un, ja vēlies, nedaudz muskatrieksta. Neaizmirst arī daudz eļļas fritēšanai. Sāc ar to, ka sajauc miltus, cepamo pulveru, sāli un muskatriekstu. Tad izkausē sviestu. To var darīt mikroviļņu krāsnī vai arī uz plīts. Lielā bļodā iesit olu, kuru sakuli ar pienu, izkausāt sviestu un cukuru. Neaizmirst, ka uzrakstītu recepti vienmēr vari atrast manā blogā. Linku vari atrast video aprakstā. Kad visas sastāvdaļas kārtīgi sakultas, var sākt pievienot miltu masu. To dara izmantojot sietiņu, lai virtuļi sanāktu pufīgāki. Es miltu masu pievienoju pa 3 daļām. Šajā brīdī ir ļoti svarīgi nepārmaisīt. Līdz ko vairs neredz miltu daļiņas, pietiek maisīt. Šī recepte ir daudz vienkāršāka, jo tajā netiek izmantots rauks. Taču virtuļi var sanākt nedaudz stingrāk un netik pufīgi. Lai no tā izvairītos, ir jāizmanto kvalitatīvs cepamais pulvers un nedrīkst arī pārmaisīt. Kad mīkla kļūst nedaudz biezāk, var sākt izmantot lāpstiņu vai koka karoti. Kad visi milti pievienot, var jau sākt ķerties mīklai klāt ar rokām. Ja mīkla ir par šķidru, var pievienot vēl nedaudz miltus, taču nepārspīlē, jo tad virtuļi var sanākt sausi. Kad visi milti iemīcīti, var sākt ķerties pie mīklas rullēšanas. Darba virsmu nokais ar nedaudz miltiem. Tāpat arī ar miltiem nedaudz apber mīklu un rulli. Mīklu izrullē aptuveni puscentimetra biezumā. Ja mīkla būs par plānu, virtuļi būs ļoti zemi. Tad izgriez virtuļu formu. Man ir ļoti parocīga formiņa, taču var izmantot arī glāzes, bļodiņas vai krūzītes. Atlikušo mīklu sarullē bumbiņā un atkal izrullē. Tā turpina līdz visa mīkla iztērēta un virtuļi izgriezti. No šīs receptes sanāk aptuveni 15 virtuļi. Katlā lai neitrāls garšas eļļu, piemēram, saulespuķu vai rapšu. Es izmantoju apmēram 800 ml eļļas, bet tas ir atkarīgs no tava katla izmēra. Eļļai katlā jābūt vismaz 5 cm dziļumā. Ir ļoti svarīgi uztrāpīt pareizo eļļas temperatūru. To var pārbaudīt eļļā iemetot mazu mīklas pikucīti. Ja tas sāk burbuļot un uz īsu brīdi nogrims, tad eļļa ir gatava. Pirms liec eļļā fritēties virtuli, no mīklas mēģina notīrīt nedaudz liekos miltus. Esi uzmanīgs, jo eļļa ir ļoti karsta. Vienlaicīgi fritē ne vairāk kā 3 virtuļus. Virtuļus fritē no abām pusēm līdz tie zeltaini brūni. No katras puses fritē apmēram 2 minūtes. Mēģini nepārcept, lai virtuļi nesanāktu sausi un eļļaini. Pēc tam tos liec uz papīra saules, lai visa liekā eļļa noticētu. Ja virtuļus glazējas, ļauj tiem kārtīgi atdzist. Tomēr, ja vēlies, virtuļus var vienkārši apvārtīt kanēļu cukurā. Sajauc nelielu daudzumu cukuru ar kanēli. Kamēr virtuļi vēl nedaudz silti, tos apvārti kanēļu cukurā. Lai pagatavotu baltu vai krāsainu glazūru, tev vajadzēs apmēram 200 gramus pūdercukuru, dažas ēdamkarotes siltu ūdens un, ja vēlies, pārtikas krāsvielu. Pūdercukuram pakāpeniski pievieno ūdeni. Maisi un turpini pievienot ūdeni, līdz esi iegūs biezu, bet tāpat laikā plūstošu konsistenci. Man patīk, ka glazūra ir nedaudz biezāka, jo tad tā tik daudz kur nenolīst un uz virtuļiem atstāja nedaudz biezāku kārtu. Pēc tam arī pievieno pārtikas krāsvielu. Lai virtuļus glazētu, tev jāuztais tāda kā glazēšanas stacija. Virs liela šķīvi uzliec cepeškrāsnes resti.
lai šķīvis noķertu lieko glazūru. Virtuli uzmanīgi iemērc glazūrā un liec virs restes. Kamēr glazūra vēl nav sacietējusi, ja vēlies, virtuli var apbārstīt ar dekorācijām. Šādas pārtikas dekorācijas var atrast dažādos veikalos, arī parastajos pārtikas veikalos. Rīkojies āši, jo šī glazūra ātri sacietē. Lai pagatavot šokolādes glazūru, tev vajadzēs 100 g tumšās šokolādes ar augstu kakao saturu, 200 g pūdercukura, 1 ēdamkaroti sviesta un 110 ml saldā krējuma. Katliņā liec saldo krējumu, šokolādi un sviestu. Uz mazas uguns maisot karsē, līdz šokolāde izkususi. Kad masa viendabīga, to noņem no uguns un pievieno pūdercukuru. Es tev ieteiktu pūdercukuru izbērt caur sietiņu, lai glazūra sanāktu viendabīgāka. Tāpat kā glazējot ar parasto glazūru, izveido glazēšanas staciju un virtuļus iemērc glazūrā. Atdziestot glazūru sacieties, tāpēc, ja tā kļūst nedaudz par cietu, to var atkal uzsildīt. Atkal, ja vēlies, var pārkaisīt ar konditorijas dekoriem. Ļauj glazūrai sacietiet un virtuļi ir gatavi. Lūk dažas idejas, kā es pirms kādu laiciņu virtuļus dekorēju. Esi radošs un izmēģini dažādas dekorēšanas paņēmienus. To ir bezgalīgi daudz. Paldies, ka skatījies šo video. Es ceru, ka tev patika. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, izmanto #BettīsRecepte. Tiekamies nākamajā video!